Ja mēs izsludinātu konkursu par to, kas ir Latvijas lielākais akcionārs, es domāju, finālā satiktos CSDD un LAMB. Šīs ir divas organizācijas, kas visvairāk akcijas rīko. Un tā šogad atkal akcija, atkal LAMB organizēta akcija, bet jau ar tādu starptautisku piesitienu, un vairs nav tikai autogaismas kārtībā. Nu jau mēs runājam par nopietnāku, kompleksu pieeju kustības drošībai. Jā, brauc droši. Tā ir šī gada mūsu rudens akcija. Jā, iepriekšējos gados mēs tikai pārbaudījām varbūt autogaismas, ja, bet šogad mēs to rīkojam jau drusciņi plašāk. Un par to finālu, es domāju, būtu tā teikt, ka mēs jau šīs akcijas visu kopīgi rīkojam ar CSDD, tā kā nevar teikt, ka mums ir kaut kāda sacensība. Bet brauc droši, ko tas nozīmē un ko mēs aicinām autovadītājus? FIA apstiprināja un autovadītāju vidu aicina ievērot tādus 10 zelta drošās braukšanas likumus. Un mēs Latvijā, kā FIA pārstāvi, arī aicināsim autovadītājus šīs akcijas laikā ievērot šos 10 vienkāršos likumus, lai drošās braukšanas. Kas tad tie par tādiem likumiem ir? Protams, pirmais piesprādzējies pats un piesprādzēja visus līdzbraucējus. Piesprādzē bērnus, ja pārvada automašīnā un lieto atbilstošu bērnu sēdeklīti noteikti. Ievēro ātrumu. Nepārkāpt ceļa satiksmes noteikumus, nelietot alkohola un apreibinošās vielas, kad brauc, nelietot mobilo telefonu braukšanas laikā, pārbaudīt riepas spiedienu un nodilumu un valkāt ķiveri, kad jūs braucat uz 2 riteņiem. Un, protams, tie autovadītāji ir aicināti visi ievērot šos vienkāršos likumus, kas pasargās viņus un līdzbraucējus, bet tie, kas atbrauks uz mūsu pārbaudas vietām pie lielveikaliem un gan statola stacijās, tad varēs šogad pārbaudīt gan autogaismas, tuvās tālās pareizo noregulēšanu, gan arī vai citās lampiņas nav izdegušas, tiks pārbaudīt, riepu spiediens protektors izmērīts, vējslotiņu nodilums, vai nav laiks jau nomainīt slotiņas, un stāvbremžu efektivitāti, vai lampiņas deg, vai vispār bremze darbojās, tā ir tāda ļoti svarīga un būtiska sastāvdaļa. Šīs lietas notiks akcijas laikā no 20. septembra līdz 27. oktobrim. Informācija par šo akcijas vietām ir mūsu mājaslapā www.lamb.lv, vai arī var uzzināt, piezinot uz mūsu informācijas un palīdzības telefonu 138 1888. Pasaulē katru gadu aiziet bojā 1,2 miljonu iedzīvotāju. Tas ir milzīgs skaits. Latvijā mēs zinām, ka pagājušajā gadā bija aizgājuši bojā 172 cilvēki, un salīdzinot ar to, kas bija 10 gadus atpakaļ, ir samazinājums gandrīz par 68%. Šajā rādītājā Latvija, protams, ir pirmā vietā Eiropā samazināšana. Bet, ja mēs paskatāmies par negadījumu skaitu, bojā gājušo skaitu uz miljonus iedzīvotāju, tad tur mēs esam vēl krietni virs vidējā līmeņa. Ja? Un tas nozīmē to, ka mums vēl ir ļoti daudz un smagi jāstrādā, lai samazinātu vismaz bojā gājušo skaitu līdz Eiropas vidējiem līmenim. Ja? Nerunāsim šobrīd varbūt par vadošām valstīm, par tādu kā Zviedrija un Lielbritānija, kur ir apmēram 24 bojā gājušie uz miljoniem. Mums šobrīd ir apmēram 85 bojā gājušie uz miljonu iedzīvotāju. Vidējais ir kaut kur 64. Tā kā tas ir tāds mērķis, ko arī šī akcija, kā tāds gala rezultāts, ir samazināt šo bojā gājušo un ievainoto cilvēku skaitu uz Latvijas ceļiem. Akcija notiksies tikai Rīgā vai arī Latvijas? Akcija notiksies gan Rīgā, gan arī citās Latvijas pilsētās, tādās kā Jelgava, Tukums, Cēsis, Daugavpils, Liepāja, Statoil degvielu uzpildes stacijās. Tā kā šo visu informāciju var paskatīties mūsu mājaslapā. Un arī, protams, Rīgā pie lielveikaliem no 20. septembra līdz 27. oktobrim.